Kāda ir? Mums skaitās 10. algas, ja, kur ir apstiprināts. Sporta skolā un sports pieaugušajiem mums ir kopā. Tur ir direktors, ir sporta treneri, kuriem ir pusotra slodze likme, tas ir apmēram 126 stundas mēnesī, ja, es jau teicu. Ir 2 apkopējas hallē, un tad ir sporta organizators, kas nodarbojas ar pieaugušo sportu. Un tā kā mēs tajā izvērtēšanas grupā runājām, arī pats Urbanovičs atzina, ka tur varētu būt, ka viena apkopējas vieta varbūt arī nebūtu vajadzīga. To mēs varētu saīsināt, jo tur arī dublējas Aglonas vidusskolas apkopēja darbs ar sporta apkopēju darbu. Arī skolas direktori tam piekrita, ja? Un tad arī paliek 2 jautājumi. Es vakar arī runāju, Edgars bija atnācis. Ja mēs pievienojam sporta skolu Aglonas vidusskolai, tad, protams, direktors sporta skolas nav vajadzīgs. Taču paliek jautājums par sporta pasākumu koordināciju, koordinēšanu, jo visās citās pašvaldībās, teiksim, Preļu, piemēram, arī viņiem ir sporta skola, un ar dažādu sacensību organizēšanu, kas nav saistītas tieši ar pašu skolu, bet tieši ar sporta dzīvi un jauniešu. Nodarbojas sporta skolas pārstāvji. Un, teiksim, ja Edgaram mēs šo piemaksu par skolas direktora pienākumu veikšanu noņemam, tad līdz ar to ir jādomā par to, kas nodarbosies tieši ar šo jautājumu risināšanu. Tas ir pirmais, vai nu viņu vajag būt kaut kādam koordinatoram, kurš veic to visu. Būsim realisti atvainojot, jo viņš nav tāds direktors. Ja mums ir direktori, tad atalgojuma attiecīgi. Viņam bija tur 200 lati. Kāds viņš tur direktors? Viņu var nosaukt, kā mēs gribam, sporta koordinators vai pārzinis, sporta zāles pārzinis, bet saglabājot atalgojumu universienu. Tad nav direktori. Direktors. Un tad runājot arī par sporta organizēšanu pieaugušo, tad pats Edgars, diemžēl viņš teica, ka ar pieaugušo sporta organizēšanu viņš nenodarbojas, un viņam tas būtu diezgan sarežģīti un grūti. Tad tādā veidā tad viņš paliek uz stundām un uz pulciņiem. Kas organizē? Nē, Toļiks arī uz šo brīdi organizē, tikai atkal ir tas jautājums, ka viņi to visu dara kopā, ir kaut kādi, teiksim, pienākumi viņiem savā starpā sadalīti, ka viņš varbūt tur nodarbojas ar kaut kādu plānošanu, organizatorisko pusi, bet Toļiks strādā tieši ar cilvēkiem uz vietas vairāk. Bet ir jautājums, kad šo sporta organizatoru, kas ir pieaugušo sports, viņu ir principā, es domāju, ka viņi ir jāatstāj pie Aglonas novada domas, viņu jau mēs nepievienosim taču sporta centram klāt. Viņu arī būs jāņem ārā no šīs štatu saraksta. Viņš nebija atsevišķi? Nē, viņš nebija atsevišķi, viņš bija klāt. Man liekas, ka viņš ir atsevišķi. Viņš tikai skaitās. Viņš skaitās sarakstā tajā, bet viņš atsevišķi. Mēs tā pieņemam novada speciālisti, un tad nav sporta hala speciālisti. Viņš nebija tur iekšā, es nezinu, kā viņš tad parādīs, varbūt es kļūdos, varbūt kāds balsojums bija. Bet man liekas, ka mēs tāpēc ir Pupits bija tas cilvēks, kurš organizē. Jā. Lūdzu, kurš grib izteikties? Drīz es sašu, man nepatīk tikai tas, ka tas ir viena lēmuma projekta apvienota. Tāpēc es arī sāku Tāpēc es nevaru atrast to lēmumu projektu, viņš izradās nokopēc, atvainojos, ja kas liekreizi kopēja papīriņu samaksāšu. Man izpratnē ar sporta skolu ļoti vienkārši, mēs varam nobalsot un mēs varam to sākt ar 1. janvāri.
un Edgaram, es nezinu, kas tur ar viņu notiek, ja, bet, ja viņš skaitas tā pārzinis sporta, nosauksim kā mums vajag pēc klasifikācijā, bet viņam jau šodien vajag sākt strādāt pie tā, kas būs janvārī. Mana jūška tāda, ka mēs pašlaik, mēs bijām neapmierināti ar to, ka novada nav iespējams ne bērniem, ne pensionāriem, ne citiem cilvēkiem atbraukt, paspēlēt, nekādas saprašanas nebija informācijas par to, ko var, ko nevar. Tāda, bet mēs nosauksim, viņš bija direktors, būs pārzinis, bet ja viņš to negrib kārtot, tad iet runa par personāliem varbūt. Ka varbūt viņš negrib ar to nodarboties, tad lai viņš strādā kā sporta tas skolotājs, un mēs tad varbūt tam publicam nedrīkst piemaksāt, jo viņiem izglītības nav. Drusku var piemaksāt, lai nostrādā pie tā nujošanas, ko Juris stāstīja mums slepošana, un kaut kādu certificētu skolotāju meklēt tādu pārziņu. Mēs atkal sāksim, pēc tam mēs janvārī sāksim štukat to vajag, vai deputātiem vajag darīt vai izpildīt. Par to nav visu. Es arī uzskatu, ka Edgaram vajadzētu to uzņemties, ja viņš vēlas strādāt. Ja viņš nevēlas, tad tiešām viņš bez darba nepaliek. Viņš strādā, vada pulciņus, viņš vada stundas Aglonas vidusskolā un viņš vada stundas Kastolinas Priežmanes pamatskolā. Tad tiešām jāmeklē cilvēks, kas grib organizēt un strādāt. Bet es gribu dzirdēt arī Inetu šeit. Mums projekts, kas noviešanas projekts, tagad uzliek par pienākumu diezgan daudz praktiski klāt saimnieciskie jautājumi. Pirmkārt, tā trase mums jāuztur kārtībā. Otrkārt, jāsakārto viss inventārs, tātad viņš tur ir samests nekārtīgi un viss jādomā par tā inventāra saglabāšanu, par viņa apkopšanu un visu, tad varbūt tiešām to jautājumu tā arī risināt, visu to saimniecisko pusi, piedāvāt Pupicam. Viņš ir ar mieres, viņi runā. Jā, būs sniegamocis arī, kurš arī ir jāsakārto un visu ir jāuztur. Tātad viņu liekam par saimniecisko tādu kā pārziņu sporta visiem jautājumiem, bet tas, kas tiešām organizēs darbu starp visiem pagastiem, Priežmali, Grāberiem un Škeltavu, vajadzīgs cilvēks. Viņš ir vajadzīgs cilvēks, tāpat taču viņš ziemā tos sporta laukumu, to hokeju, viņš tiešām to saimniecisko daļu un pusi lai kārto. Bet vienu cilvēku, kas vada to sporta, organizē pasākumus starp pārvaldēm, ar jauniešiem, kā teica Vadims, ar pensionāriem un tā tālāk. Mēs jau piedāvājam mums starp deputātiem, ir ļoti pieredzes bagāts Feliks, un viņš varētu šo darbu uzņemties, un es domāju, bet viņš pašreiz noteikti Preiļu to gimnāziju neatstās un varētu viņam tiešām piedāvāt, un es zinot viņa darba spējas sportā, un viņš šo jautājumu tiešām sakārtotu, jo viņam tā sports ir viņa sirdslieta. Lūdzu. Man ir priekšlikums, tā es nezinu, parunāt ar juristiem, varbūt to lēmums projektu sadalīt divas. Saturs būs tāds pats, bet chronologiski būtu skaidrs saprotams. Otrais vajag, es sapratu, Urbanovičam uzliek par pienākumu savu viziju ātri izstrādāt. Ja viņš galīgi negrib, ir cilvēki, kuram nepatīk menedžerēt, viņš skolotājs, es viņu apsveicu, nekādu problēmu nav, bet to, ko mēs runājam, ja Pupicam tā kā nav izglītības, vajag piemaksāt par to papildu darbu veikšanu, varbūt viņš inventārā pārziņas būs sportā. Vajag samazināt apkopēju skaitu, kas būs tās 3 dabals. Uz to vietu varbūt ir kāds cits skolotājs sporta, ja Feliks es ar 3 rokām balsošu, par Feliksa atgriešanu, nevar, bet tas ir tāds pats variants, Pagaidām summai nepārsniedzot tāmi paredzētu naudu, bet ja būs pieplūdums tāds un būs aktivitātes, var runāt. Un es kategoriski pret tam cenrādiem, jo man izskatnē mums vajag gadu pastrādāt, dodat iespēju bezmaksas to visu. Un ja mēs redzēsim, ka kaut kādi ir cilvēki, kuri grib maksāt, viņi var ziedot.
un uzdevināt inventāru, Ne, ja viņi ar tāda to bagātnieka. nesteigsimies. Nav, ko tur steigties. Ja tā cilvēki nebrauc pie mums sportot, jā, mēs vēl 2 latu paprasīsim, viņi nogribēties. Labāk atvedīsim no Grāvieriem, Škeltevus, bērnus un pensionārus un trakosim sporta. Nu, sporta cilvēku gribu dzirdēt. Jūsu domas. Es jau esmu nostrādājis tā Aglonu tik daudz, ka mani kritizē tagad visur tur tik vien var. Labi, es attiecība varbūt par to pašu Lolitas variantu, kuru jau, lai varbūt skaidrība būtu šeit pie filmēšanas. Es tiešām neiedziļinājos tajā amata aprakstā, kad uzzināju, kas pēc tam paprasīja. Un sapīgi tas ir, pēc tam visu Aglonu runāja, kā jūs sakat, ar abām rokām par, bet tajā laikā, nu, ziniet, cik runā sliktu, arī smagi paliek, domāju, nu, tādā. Nu, tas ir tā. Starp citu, jā, attiecība par organizatoru, ja, Urbanovičs, protams, piekrita jums, vajag cilvēku tik maz ir, ja, palicis šeit, ka viena cilvēka būtu atliku likā, ja viņš organizētu jauniešiem un pieaugušiem un veterāniem un visiem pārējiem. Neesam mēs tik vāji. Man ļoti žēl, ka neveidoja sporta skolu. Būtu, jo tomēr viņam jāuzspiež par pienākumu, tomēr 5 gadus saņem algu un neko neizdarīja. Tas ir gan. Tas bēdīgs moments. Varkalos novads daudz mazāk, un viņam viss notiek. Ir trenere piesaistīta naudiņa, viss ir kārtībā. Ja? Es nezinu, ļoti, nu tāds satīgs moments. Bet, jā, nekas cits nesanāk, jau tur, nu tā, tikai jāpieliek pie tā. Jā, un, protams, saimniecības daļas vadītājs būtu jābūt tas pats vien Ilmars. Tas bija runāts jau tad, kad pirms tiešām, kad sporta zālē, kad būtu jānodot tur. Jā. Nu, tur bija Rutka, varbūt tur nebija tāds, kad parādījās cits cilvēks, kurš spējīgs to vadīt, ja viņš tiks galā ar tām visām saimnieciskām problēmām, ar 2 cilvēkiem, kas viņam ir palīgos. Jā. Pupits, jā, labs variants, ka viņš varētu būt, viņam nav izglītības, protams, bet viņš tāds neatlaidīgs visādā ziņā. Ir proti slepošana, inventāru pārzina, tā tālāk mēs viņam palīdzēsim sakārtos šeit. Tā. Varbūt pameklēt, ir citi sporta skolotāji, Grāvierus, skatos, tur tādi pa puslikmei strādāt. Varbūt viņi ar mieru, varbūt viņam labas domas, idejas ir uzņemties šo pienākumu. Ja? Paldies. Tā, lūdzu. Nu, diemžēl Urbanovičs ir sestdien, svētdien aizņemts, viņš mācās magistratūrā. Mēs visi mācāmies savus. Nē, es ar viņu runāju, tāpēc viņš saka, sacensības vienmēr notiek sestdien, svētdien, ja? Un diemžēl viņš nevar savienot mācības ar sportu sestdien, svētdien, ja? Bet tiešām viņš to darbu grib strādāt, bet cik viņš izteicās, man pateica, es nevarēšu savienot. Un es nevaru